Nu, es tiku uz plāksnēm virsū. Es nu patās biju šiten kreisā riepa, nu patās biju šiten apakšā. Es tagad dabūju uzbrauc uz tām plāksnēm. Aizmuguri ir uz plāksnēm. Priekš labais ritenis te vēl ir uz tiem kokiem. Bet nu, tas nav tas pats sliktākais variants. Te bišķīt jāpārkārto būs. Tie dubļi. Pazies kādu kedesim. Pa lielam varētu teikt, ka šitie piedzīvojumi ir beigušies. Gribētos teikt, jā. Bet vēl šita viss jāpārtājas. Tās plāksnes viss jāpārtājas. Ja viņas šitādas normālas savas, tad jau pa viņām var braukt. Tur jāpārtājas, šitais jāpārtājas, viss tās plāksnes jāsastum tuvāk kopā. Šitā vieta jāpārtājas. Nu, jāpārtājas, te jāsanēs tie akmeņi. Tie akmeņi jāuzveibāl, es nezinu, kur pēc 4-5 reizes viņas tās nesis. Nu, šitā tagad tā situācija izskatās daudz cerīgāk. Pilnīgi uzvara vēl nav, bet nu daudz cerīgāk. Tagad jāuzstājas vēl viena plaņorka. Es tūlīt to parādīšu, kas tagad ir pa problēmu. Skaties, tagad mēģināšu pabraukt uz aizmuguri. Viņš vienkārši iet taisni uz priekšu. Tie riteņi tur viss ir ar dubļiem. Un viņš vienkārši nestūrējās, viņš vienkārši slīd taisni. Tāpēc arī no rīta es tur iegāzos. Paskaties, redz, mēģināsim pabraukt uz priekšu. Varētu braukt ārā tur uz tām plāksnēm. Viņš vienkārši stumās taisni. Tā, nevar nobraukt otrā pusē vēl zemē. Redzi, tagad te jau vairāk nekas nav. Varētu sagriezt stūrīti un braukt ārā. Un šitā puse tāpat. Te viņš slid pa tujiem.